Labdien, tauta! Šodien mēs parunāsim par tādu lietu kā Twitters. Jā, moši jūs daudz man skatītāji zinat, ka jā, ir tāda lieta kā Twitters, bet, ieteiktu variantu tādu nepieķerties tai mājaslapai, tur nav ko darīt, ja nu vienīgi jūs tur varat sūdzēties, kā jums iet un tādas lietas. Trakākais, kas man nepatīk Twitterī, ir tas, kad cilvēki raksta, es gribu nomirt, man besī šī dzīve tā te. Man ir viens ieteikums jums, kas to saka, ejiet un izdariet to. Un ja jums visu laiku gribās, tad ko, vienkārši izdariet. Bet es jau šeit neesmu atnācis, lai teikt cilvēkiem, lai viņi iet nomirst vai kaut ko tādu. Es te esmu atnācis, lai iekustināt cilvēkiem smadzenes un pateikt to, lai pastās uz dzīvi uz gaišāko pusi. Jo pēc manas šodienas esmu sapratis to, ka man ir neveicies un tā un šitā tēma, bet es jau neiešu tagad rakstīt Twitterī, man besī dzīve labāk iet vienkārši nošauties un tā un šitā tē. Es uzrakstīšu to, ka diena bija sūdīga un visi. Un vairāk ko diži neteikšu. Un ja jums kaut kas nepatīk, droši jūs tur varat rakstīt, kas sazina vien ko. Tad interesantākais tas, ka tur daži cilvēki liek interesants bildes, tur tā var pasmēties, dažbrīd tur arī es esmu atradis ļaunos jokus, un tur ir jautri tvīti, tur tu vari pasmēties par viņiem un tā. Jā, man vairs nav ko teikt par Twitteri. Tagad viss, kas man bija smadzenēs, viss sprāg ārā, pilnībā. Par ko mēs vēl varētu parunāties, nav nejausmas, jāaiziet uz internetu un apstīties. Reku, piemēram, es apstījos YouTube'ā savā videoklipā Valentīna dienas vlogs. Saistībā ar Valentīna dienu es paskatījos Overload. Es viņu personīgi nepazīstu, bet es saprotu to, ka tam cilvēkam laikam vienīgajam domāšana strādā, bet es nerunāšu par saviem draugiem un tādā ziņā. Viņš uzrakstīja man divas idejas, par kurām es varētu runāt, bet es pateikšu tikai, es izstāstīšu, kādas viņas ir. Pirmais, viņš uzrakstīja videoklipu. Taisi videoklipu par seksu. Tā kā man seksa pieredze nav bijusi tāda plaša vai kaut kā to mūsdienās saka, es nezinu. Par to es videoklipu diez vai taisīšu, bet gan jau kaut kādu dzīvē uztaisīšu par videoklipu par seksu, bet ne šodien un ne rītā. Un vēl viena ideja, ko viņš atsūtīja, tas bija uztais videoklipu par sev labiem draugiem vai kādu sociālo tīklu. Kā jūs redzējāt, es mēģināju par Twitter, man nesanāca, jo es pats tur esmu sūdzes rakstu un vēl visādas lietas. Mēs varētu parunāt par labiem draugiem. Man ir pāris labi draugi šajā valstī, kur es tagad dzīvoju, tā ir Zviedrija. Ko es par viņiem varu pateikt? Atsaucīga tauta, Zviedri kā zviedri, tur tusiņus taisa, bet ne bieži, tā kā latvieši gandrīz katru piekdienu tur kaut ko iet tusēties un tā. Viņiem ir tā, gandrīz tur pa mēnesi vai kaut kas tāds, es īsti neatceros, bet par man labiem draugiem es varu nosaukt tikai pāris. Cerams, ka pārējie neapvainosies, bet tur mani labie draugi ir pirmais Markus, tad ir Anders, Ralfs, un tad ir vispārējie no klases, kas man ir bijuši Mežciem pamatskolā. Un tad no šejienes es varu nosaukt, kas pa pirmajā vietā manos labākajos draugos ir meitene. Iedomājieties, draugi, mēs esam tikai draugi. Bet pēc sestdienas es viņu, man tā liekas, vairāk kādu par draugu uzskatu, tāpēc, kad
Jā, sestdien es biju aizbraucis uz vienu pasākumu, uz meitenes dzimšanas dienu un tā, uz šā tēmu. Patusējām, viss kārtībā, meitenei palika 17 gadi, mēs normāli nosvinējām. Jā, tā meitene, viņas vārds ir Alicija. Es viņu dažbrīd saukāju par Alīšu, jo tā ir vieglāk, jo es ar viņu runāju angliski, nevis zviedriski, jo es zviedriski vispār neprotu runāt. Es viņu uzskatu par draugu, tāpēc, kad mums ir daudz kas kopīgs, mēs varam pasmēties par viens otru dzīvi, un tā es varu izstāstīt absolūti pilnībā visu par sevi, kāds es esmu un kāds es gribu būt un tā un šā te, bet viņa sapratīs. Tad nākamajā vietā Beņemins, viņš arī ir no manas skolas, mēs arī runājam angliski, jo es zviedriski vispār neprotu gandrīz runāt, tā kā viņi ir atsaucīgi, viņi saprot to, ka man tās valodas zināšanas ir tā kā virs nulles bišķiņi, bet viņi to saprot un ļoti atsaucīgi tauta. Un trešajā vietā ir Uve. Jā, es zinu to, ka viņi visu laiku ākstās, mums ir jautri visu laiku kopā, mēs visu laiku ākstamies un tā, bet dažreiz aiziet bišķi pa trāku. Viņi visu laiku, te viņi kaut kādā meiteņu balsī pasaka, latviešu puika, bet tikai tas ir angliski un tas izklausās Latviešu boy. Un tad viņi sāka vienkārši tik slimas lietas darīt, jūs pat nevarat iedomāties. Bet es vēl joprojām viņus uzskatu sev par labiem draugiem un es ceru, ka tā būs visu laiku. Tālāk, ceturtais no šejienes ir Medijs. Mēs ejam vienā klasē un visi ir ļoti jautri. Mēs visu laiku staigājam, visi ir kopā, viņš nav no Zviedrijas, bet viņš dzīvo arī Zviedrijā. Viņš ir no Irānas, un jā, tā kā interesanti vai nē, es domāju, vai jums tas interesē vai nē, es nezinu, bet tā, ir viņi jauki cilvēki un tā, šā te, un jā, un tas ir arī viss, jums laikam apnika uz manīm skatīties jau, gan jau esat pārslēguši uz kādu citu videoklipu, kur kaķīši skraida vai kaut kas tāds. Vai Harlem Shake skatāties, vai kaut ko tādu, uz kādas jums ir intereses, es tiešām nezinu, neviens man neko neraksta, visi tā kā saspiedušies savā kastītē ir. Bet tas nekas, jūs varat laboties, jūs varat droši uzdot man jebkādas idejas, jūs varat stāstīt par savu dzīvi, gan jau es iesaistīšu savā videoklipā. Gandrīz piemirstu. Rūķi, tu esi visforšākais. Nu labi, nevis visforšākais, bet visforšākā. Tā kā turies mazā un viss būs kārtībā. Tā kā, un jā, ja jūs domājat, kas ir rūķis un tā, es apsolītu tam cilvēkam, ka es viņu vārdu neteikšu. Un jā, tas cilvēks ir, es viņu pazīstu jau kopš, kādus 2 gadus jau bišķi vairāk, es īsti neatceros, kad mēs iepazināmies un tā. Bet jā. Tā kā rūķis, baigā vecina, es nevaru, visu laiku var noreikties. Kā piemēram, vienreiz viņi man Skype'ā uzrakstīja, jau pēdiņ, es tāds, jau rūķi. Un tad aizgājamies, tur visu laiku smējāmies un tā, bet tas nekas traks nav, es esmu pieredzis to, ka man pa pēdiņu saukā un tā visu laiku, bet tagad nedomāju to, ka tā ir taisnība, ja? Es neesmu pēdiņš, jūs par to varat aizmirst, ja? Tas tikai tā, es ieminējos un visu. Es neesmu pēdiņš, lūdzu par to nedomājiet, visu. Tā izslēgta tēma. Un ja jūs gribēsiet zināt, tagad, vai jūs man uzdosiet jautājumus tagad, tu esi gejs šitā te, es varu jau tagad un tūlīt atbildēt to, ka es neesmu gejs. Cerams, ka es nekad par tādu nepārvērtīšos, jo man tiešām meiteni vajag, nevis puisi. Tā kā
Tā kā paldies, ka skatījāties. Šodien es neesmu labākajā izskatā, redzēt, man matu viss ir pilnīgā pakaļā, ja tā mūsdienās jaunieši saka. Un jā, tagad es beigšu šo videoklipu ar smaidu. Paldies, ka skatījāties, un tad tiksimies nākamā nedēļa ceturtdienā, ja man būs laika uztaisīt videoklipus, arī uztaisīšu, ja nē, lūdzu piedodiet. Es jau pagājušajā nedēļā neuztaisīju videoklipu, es jūtos tā kā pilnīgi izmests ārā no jūsu kompānijas, jūsu grupiņas, kas jūs tur visi esat skatītāji manējie. Bet es jau pats uz sevi neskatos, ja vienīgi tagad skatoties kamerā, ekrāniņu pagriezt uz otru pusi, lai es redzētu, ko es pats filmēju. Un labi, visi beidzam runāt par mani. Es tagad pievērsīšos kaut kam normālam. Un jā, sūtiet idejas šitam komentāram lejā. Tur komentāros es gan jau aprakstā kaut ko arī uzrakstīšu, bet ja man nebūs garīgais, es neko tur nerakstīšu, uzrakstīšu subscribe. Un viss. Un tā, labi, mēs beidzam šo videoklipu. Sūdīja, ka jāiet prom, bet man jau vairs nav par ko runāt, tā kā see ya!